Pirmā biznesa radio intervija. Esam priecīgi šodien savā studijā redzēt Imanta Ziedoņa fonda Viegli projekta vadītāju Ināru Kehri. Un, lai godinātu un izceltu Imantam Ziedonim svarīgās vērtības, Imanta Ziedoņa fonds Viegli ir izveidojis apbalvojumu Laika Ziedonim. Pastāstiet lūdzu nedaudz par šīm vērtībām un kā radās doma izveidot šādu veidu apbalvojumu. Apbalvojums ir kā viens no Imanta Ziedoņa fonda viegli darbības virzieniem. Kopā viņi ir tādi divi galvenie. Viens ir Imanta Ziedoņa muzeja veidošana, un otrs ir šis apbalvojums. Un tas muzejs kalpos par vietu jaunradei, un savukārt apbalvojums novērtēs jaunradi, iedvesmos jaunradi, apbalvos jaunradi. Tā ir tā pamatdoma, kā viņa radās. Savukārt vērtības, ko mēs cildinām caur šo, ir arī no Imanta Ziedoņa dzīves un darbiem nākušas un caur viņa laika biedriem izkristalizētas, kas ir izcilība, deksme, sūtība, stāja, veiksme un savpatība. Man, piemēram, personīgi radās tāds jautājums, kas ieraudzīja nomināciju nosaukumu. Kā jums radās tik radoši nosaukumi? Kedas un Tauriņu uzbrukums. Kas to bija izdomājis? Meklējām Ziedoņa darbos un domājām, kur varētu būt tās asociācijas arī, jo mēs jau, šis apbalvojums ir 2. gadu, un tas joprojām ir tāds eksperiments, un apbalvojums veidojas, un man šķiet, ka gan laureāti viņu veido kopā ar mums, gan arī Ziedonis ar saviem darbiem turpina viņu veidot kopā ar mums, un ja Tauriņu uzbrukums, tas ir, tā kā zinātne, Tauriņu uzbrukums, vai ne, kad iztēlojies to zinātnieku, kuram tie Tauriņu uzbrukumi, viņš nevar nepētīt un nevar par to nestāstīt citiem. Un tāds arī mums pagājušā gada laureāts Vjačeslavs Kaščējevs, kurš, kad viņš runā, tad visi klausās un visi saprot, kas ir kvantu fizika pēkšņi. Pastāstiet nedaudz par balvām, ko varēs iegūt laureāti. Balvā katrs laureāts, pateicoties Boris un Ināras Tetereva fonda atbalstam, saņem 3000 eiro, kas ir arī ievērojami, ka ir naudas balva, jo parasti Latvijā cildina visādi ar vārdiem, bet reti, kad kurš saņem kādu naudas balvu. Un, tas tāds liels atspējas, piemēram, Nīmaņi, kuri uzvarēja pagājušajā gada tautsaimniecības nominācijā, par šo naudu varēja atjaunot jumtu savai kalvei un spēja arvien vairāk ražot cirvjus un nažus, ko viņi dara. Otra balva ir statuete, kas ir Olgas Šilovas radījums, un man nav šobrīd ko parādīt, bet mājaslapā var viņu redzēt. Un tas ir tāda Ziedoņa statuete, izteiksmīga, skaista Ziedoņa statuete katram laureātam. Un protams, cildināšana. Un mēs cildināsim ne tikai tos 5 laureātus, kas sanāks katrā nominācijā pa vienam, bet arī nominantus, ka ir vēl tāds, tas pirmais posms pirms laureāta izvēles ir vairāk nominanti. Lai to cildināmo cilvēku. Tas mērķis viens ir, ka mēs gribam cildināt cilvēkus, bet mēs gribam arī, lai sabiedrība iedvesmojas un mācās pati cildināt to savus izcilos cilvēkus. Ko jūs vēlētos pati novēlēt laureātiem un nominantiem, kuri piedalīsies šogad? Pirmkārt, pieteikt kādu cilvēku šim apbalvojumam. Visiem, kuri klausās un kuri domā, man ir tāds kaimiņš, kurš patiesībā man iedvesmo, padomāt par to, kas ir tās īpašības, kas viņā iedvesmo, un iespējams, ka tās ir tās pašas vērtības, par ko es runāju, ka tā ir tā stāja un tā sūtība, un tiešām nenoslinkot un pieteikt to cilvēku un aprakstīt, kāpēc viņš tevi iedvesmo un kas ir tas viņa darbs, ar ko viņš to dara. Pirmais biznesa radio sekos jaunumiem, un gaidīsim laureāta studijā. Jā, sarunāts. Paldies!